Tas brīdis ir pienācis, kad raidījums Sems ir sācis jaunu rubriku Rīgas frīki. Kas, piemēram, mani padara par frīku? Esmu frīks ar to, ka aktīvi dziedu un beatboxoju. Tev varbūt par frīku padara tas, ka tu dejo, zīmē, varbūt kaut ko kolekcionē. Mēs gaidām tavas frīka ziņas Twitterī @SemsTV vai arī draugos draugiem.lv / SemsTV sūti, kāpēc tieši tu esi frīks un varbūt par tevi mēs uzņemsim sižetu. Bet šodien raidījumā 2 frīki Grīziņkalna skateparkā. Ko jūs domājat, kad izdzirdat vārdu frīks? Kā jums šķiet, kāds cilvēks varētu būt, ja viņš būtu frīks? Nav jausmas. Nav jausmas. Vai frīkam obligāti jāatšķirās no citiem? Vai viņš arī var būt tāds pats kā citi? Un droši vien, ka var, jā. Varbūt tāds pats. Jā. Vai tu esi kaut kad frīkojis? Nē. Kādam jābūt cilvēkam, lai viņš būtu frīks? Tāds jautājums. Vai viņam jāatšķirās no citiem? Droši vien, ka jā. Frīki jau arī nav parasti sliktā nozīmē. Pirmais iespējas, manuprāt, par frīku rodas pēc izskata. Pēc izskata. Jā, Izturēšanās arī. Un varbūt ģērbšanās stila. Ģērbšanās stils, ja viņš atšķirās no pārējiem un pārējiem liekas nepieņemam, tad daudz viņu sauc par frīku. Mēs katru savā veidā esam frīki, jo ar kaut ko atšķiramies, piemēram, dzied, dejot, tur zīmē vai kaut ko tā. Ar ko jūs atšķiraties no pārējiem? Mēs dejojam tautas dejas, un dažiem tas liekas tā nepieņemam, bet dīvaini, ka mums tas patīk. Jā, tāpēc mēs varbūt īpaši jau puišu pārstāvjiem tas liekas nepieņemami. Tādā vecumā jauniešu gados vēl nodarboties ar tautas dejām. Jā, un to mēs atšķiramies, manuprāt, no pārējiem. Kā jums šķiet, Rīgā ir daudz frīki? Jā, droši vien. Daudz dažādi interesanti cilvēki. Tad jau daudz frīki. Ar ko tu atšķiries no pārējiem cilvēkiem, kas tev padara par frīku? Es nodarbojos ar BMX sportu. Tā, kaut kur 1-2 gadus jau. Un kā tev šķiet, tas ir viegli nodarboties BMX, tos trikus iemācīties, vai arī tas tomēr ir baigi sarežģīti? Tas ir kā kuram cilvēkam. Piemēram, es kaut kur gadu braukāju, man liekas, ka tas, atkarībā kāds triks izpildījumā. Daži ir grūti, daži viegli triki. Vai daudz kas ir atkarīgs arī no riteņa? Jā. Piemēram, tev ir lēts ritenis, tad piemēram, šis maksas nevar dažs triks uztaisīt, tā augstāk, piemēram. Jā. Viss arī atkarībā no tā, cik liels stūri tev, piemēram, ir. Ja lielāks stūri, jo vieglāk braukt arī ir. Ar ko tu atšķiries no citiem, kas tev padara par frīku? Es braucu arī, skatījos kaut kādu video, man patīk inline. Un es pēc tam pamēģināju ar skrituļu slidiem braukāt, un pēc tam man uzdevināja inline, un es braukāju. Cik ilgi jau braukā? 4 sezonas. 4 sezonas. Un kā tev šķiet, tas ir vispār baigi grūti būt par inlineru vai viegli? Grūti. Vai tu esi jau daudz trikus iemācījies? Jā, normāli triks. Cik tev gadi? 11. 11 gadi tikai. Vai tu jau 360 māku uztaisīt? Jā. Tas jau, man liekas, ir daudz priekš 11 gadiem. Jā. Vai sacensībās arī piedalies? Jā. Esi guvis arī kādu godalgotu vietu? Pirmo vietu. Jā. Kurā sacensībā tas bija? Kuldiga, Geto Game, VFA. Principā, sanāk, ka tu katru dienu frīko ar saviem inliniem. Jā. Un ko tu dari ziemā, kad ir sniegs? Braucu uz VFA vai uz Monster. Tātad iekšējiem skateparkiem, jā? Jā. Kā tev draugi reaģē uz to, ka tu tā frīko ar inliniem? Vai viņiem tas patīk, vai viņi arī ar to nodarbojās? Jā, patīk, un viņi arī nodarbojas ar inliniem braukāt. Es domāju, ka ir labi frīkot. Ja tu esi frīks, tad tu vienkārši atšķiries no citiem. Šodien Grīziņkalna skateparkā 2 ekstrēmie frīki, bet citos raidījumos gaidām jūsu ieteikumus, kāpēc jūs esat frīki. Twitterī @SemsTV vai draugiem.lv / SemsTV. Frīkojam!